rudens perioda maskošanās sākās ar miķeļiem. Tad, kad nakts ir kļuvusi garāka par dienu un mēs nonākam pasaules kalna tumšajā pusē. Un pie mums tad ciemos nāk vecīši. Tie ir mūsu aizgājušie senči, kuri atnāk pārbaudīt mūsu dzīvot prasmi, zināšanas, atjautību, un tāpēc viņi bieži vien ir ļoti mierīgi, citreiz paši vispār neko nedara. Viņi sēž, klausās, varbūt uzdod kādus jautājumus, varbūt kaut ko nesaprotam, dažkārt murmina. Ļaudis tad cenšas atminēt mīklas, risina kādus atjautības uzdevumus un mēģina parādīt savu gudrību. Tiek pārbaudīti arī bērni, cik viņi ir paklausīgi un prasmīgi. Vecīšu apģērbs sastāv no pakulām, no sejas maskām, no tādiem apģērbiem, kas līdzinās jau tādām novalkātām cilvēku drēbēm, no linu maisiem un dažādām citādām vecām lietām, priekšmetiem un arī apģērbiem. Vecīšu maskas ir tā saucamās antropomorfās maskas, kuras tieši simbolizē mūsu aizgājušos senčus. Maskotos ļaudis, kas pie mums nāk maskojušies mārtiņos, sauc par mārtiņa bērniem, bet ne tikai. Dažādos novados un ciemos šiem maskotajiem ir dažādi nosaukumi. Tie var būt mārtiņa ubagi, mārtiņa nabagi, spalvainie mārtiņi vai vienkārši mārtiņa bērni. Senākos laikos pēc pierakstiem mēs varam spriest, ka mārtiņos maskojušies ir tikai vīrieši. Un šīs masku grupas nav bijušas sevišķi lielas. Tie varēja būt 4, 6 līdz 10 vīrieši. Šīs maskas ir diezgan tādas bargas. Viņām vienmēr līdzi ir žagaru bunte. Kā jau vīriešu maskām piedienās, viņas ir tādas, kas pārbauda mājniekus, piemēram, bērnus pārbauda, cik viņi ir labi iemācījušies lasīt vai savus darbus, cik viņi labi pārzina un dara. Protams, visi no šīm maskām baidās, jo baidās no pēriena, ko var dabūt no mārtiņa bērniem. Lai gan, kā jau mēs zinām, visiem šiem masku pērieniem ir arī otra puse un šī labvēlīgā auglību veicinošā puse, jo katrs pēriens, tas ir tāds dzīvības spēku iekustināšana. Tūlīt pēc mārtiņiem arī sievietes nepaliek parādā. Un Katrīnas dienā tieši sievietes dodas maskās pārģērbjas. Šīm maskām raksturīgs tas, ka sievietes pārģērbjas par vīriešiem. Mēģina tikt pie vīriešu maģiskajiem spēkiem. Tad viņas velk šos vīriešu kreklus mugurā, izlaiž matus, liek vīriešu cepures, zābakus velk kājās un dodās ciemos pie ciema ļaudīm nodrošināt savai sfērai labumu.